cienījamā ministres kundze, viesi, konferences dalībnieki, šīs programmas vadītāji, visi atbalstītāji. Latvijas skolas soma ir veiksmes stāsts. Veiksmes stāsta pamatā ir sadarbība, ilgtspēja un sinerģija. Iniciatīva, kas tika īstenota Latvijas valsts 100-gades programmas ietvaros, ir paraugs, kā sadarbojoties valsts institūcijai, pašvaldībām, izglītības iestādēm, iesaistot kultūras nozari, no projekta ir kļuvusi par ilgtspējīgu programmu. Latvijas skolas soma dod pienesumu cilvēka personības veidošanai, nodrošinot valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju skolēniem no visām Latvijas skolām izzināt savas tautas vērtības, kultūra telpu, apmeklēt izstādes, izrādes, muzejus, tikties ar interesantiem cilvēkiem, aktīvi līdzdarbojoties, stiprināt piederības sajūtu savai zemei. Gala rezultātā pašvaldības un skolas ieguva jaunas darba formas, bet pats svarīgākais – tas ir reāls ieguldījums personības attīstībā. Par sadarbību dažus vārdus. Ja valsts uzdevums bija projekta satura izstrāde, koordinācija, pedagogu profesionālās kvalifikācijas un projekta pāraudzība, tad būtiska ir pašvaldību loma projekta realizācijā, nodrošinot projekta koordināciju pašvaldībā, iesaistot novada izglītības iestādes, stiprināt un koordināt skolu aktivitāšu plānus, sekmējot izglītības un kultūras darbinieku sadarbību un finansiāli arī pašvaldības atbalstot projekta realizāciju. Kad projekts beidzas, bieži vien mums ir nereta pieredze, ar to arī beidzas. Finansiālā un institucionālā ilgtspēja ir tiešā korelācijā ar politisko ilgtspēju nacionālajā un pašvaldību līmenī. Pieredze rāda, ka projektu ilgtspējas klupšanas akmens ir finansiālā ilgtspēja. Projekta īstenotāja rīcībā esošie finanšu resursi, lai turpinātu projekta aktivitātes pēc projekta beigām. Esam gandarīti, ka Latvijas skolas somas finansējums ir valsts budžeta sastāvdaļa, arī pašvaldības plāno savus finanšu resursus, lai atbalstītu programmas aktivitātes. Nemazāk svarīga ir institucionālā ilgtspēja. Valsts līmenī no projekta pirmsākumiem programma veiksmīgi vada pedagoģijas doktore Aija Tūna. Pašvaldību vārdā vēlos izteikt pateicību Aijai Tūnai un Latvijas Nacionālā kultūras centra direktorei Signei Pujātei. Pašvaldību līmenī programmas veiksmīga realizācija ir pašvaldību programmas koordinātoru rokās. Paldies jums visiem šeit klātesošajiem un arī tie, kas nav šeit. Ilgtermiņa rezultāts tika sasniegts, ja projekts būs veicinājis brīvas, radošas un atbildīgas sabiedrības tapšanu, kuras iedzīvotāji ciena savu valsti un vēlas strādāt, lai šo cieņu apliecinātu un vairotu. Novados būs parādījušās jaunas iespējas kultūras nozares attīstībai, jaunas darba formas un produktu attīstībai, nodarbinātības sekmēšanai kultūras pakalpojumiem reģionālajā līmenī. Ilgtermiņa rezultāts novados ir arī izglītības un kultūras sadarbības nostiprināšana. Kopā darbojoties veidojas sinerģija, kas nozīmē strādāt kopā. Sinerģija ir brīdis, kad veselums ir lielāks par daļu summu.
Tāpēc ir lielāka veiktspēja vai lielāka efektivitāte nekā tad, ja tas darbojas atsevišķi. To pilnā mērā var attiecināt uz Latvijas skolas somu. Jauku jums šodien dienu un paldies par kopējo darbu. Un šo ziedus es vēlos pasniegt pašvaldību vārdā Aijai Tūnai.